Tikko pieminētais Uldis Auguls, satiksmes ministrs, ir mūsu studijā. Auguļkungs, kā tad ir ar tām 100 dienām? Jūs esat tiešām nācis no citas sfēras, bijāt citas ministrijas vadībā. Ir izdevies aptvert vismaz to problēmu loku un iedziļināties, cik tad tajā 100 dienās paspēt var, es īsti nezinu, bet tēmu jūs tagad sākat jau pārzināt labāk? Es domāju, ka jā, noteikti. Atšķirībā varbūt no labklājības nozares. Tad šeit tas darbs ir tuvu manai izglītībai, jo es pēc izglītības esmu ekonomists, finansists. Esmu strādājis arī pašvaldībā, kur ir tāpatās ceļu gan apkopšana, gan ceļu būvniecība, gan arī tie paši transporta jautājumi. Un, protams, šo 100 dienu laikā es esmu centies maksimāli apgūt, varbūt padziļinātāk to, kas ir nepieciešams, lai strādātu šī nozare. Jā, man jau liekas labklājības, starp citu satiksmes tajā. Jūs ministrijā visas tās nozares jau arī ir tā mūsu labklājība. Daļēji arī tā to visu var teikt. Vai ir iekārojami šis samats, kā mēs šeit apgalvojam sižetā? Notiek tur cīņas aizkulisēs, kad notiek koalīcijā portfeļu dalīšana? Šobrīd tas cīņas starp diviem politiskiem spēkiem, kas bija starp Zemnieku savienību un Vienotību, veidojot šo valdību, tad, jā, protams, politiskajam spēkam nav premjers un nav finanšu ministrs, tad politiskais spēks arī gribētu kaut kādu, iespējams, nākošas vai nākošās ietekmes ministriju, kura, protams, aptver ļoti nozīmīgu daļu mūsu valstī. Tā ir visa infrastruktūra faktiski, kas nodrošina to, lai ekonomika attīstītos. Viens, tas ir liels, plašs laukums, no otras puses tā ir ļoti liela atbildība. Jo tie paši ceļi, tās pašas bedres uz ceļiem, tā paša aviācijas attīstība, ostu attīstība, dzelzceļa attīstība. Tur vēl varētu to sarakstu turpināt. Jā, respektīvi, tad satiksmes ministra portfels, ja mēs tādu sporta terminoloģiju runājam, draftā ir ar 3. numuru. Grūti pateikt, vai ar 3. vai 1. Parunāsim par nopietnām lietām tiešām, kas attiec uz nozari. Par autoceļiem jūs pats pieminējāt, sižetā par to bija runāts, cilvēki ar katru dienu ar to sastopās, vēl gan tā kā sniegs un ledus virsū, bet ziema beigsies, bedrītes parādīsies, ceļi mums ir dramatiskā stāvoklī. Autoceļu fonds joprojām nav. Tas ir tā kā pārmetums visiem politiķiem, kas ir bijuši no 2003. gada, nav izdevies atjaunot to. Kas te notiek īsti ar to? To mums daudz skatītāji vaicā. Kas notiek ar ceļiem, kur paliek mūsu nauda, kāpēc ceļi tik slikti? Jā, šogad ziema mūs nav lutinājusi, pavasars ar tūlīt ir, bet labākais ir tas, ka šobrīd un šogad tieši mēs ļoti lielu daļu ceļu remontam varēsim izlietot Eiropas reģionālās attīstības fonda naudu un kohēzijas fonda naudu, kas līdz šim Latvijā tik lielā apjomā nav bijis. Ir šobrīd uzsākti projekti, kuri ir jāpabeidz, ir nākušie projekti šim gadam, paralēli tam notiek darbs ar projektēšanu, iepirkšanu priekš nākošā gada. Jā, es atvainojot, ka kaut kā konkrēti cipari vai kas? Ja mēs runājam ciparos, tad tie ir vairāk kā 600 kilometri nākošo gadu, aiznākošo gadu, kas tiks atjaunoti. Tā izskaitā vairāk kā 200 kilometri grantēto ceļu tiks nosvaltēti. Tas ir plāns un tie būs konkrēti redzami darbi. Tas, kad jūs pieskārāties autoceļu fondam, protams, es gan kā pilsonis, gan kā ministrs, gan kā bijušais pašvaldību vadītājs, kas tieši redzēja, kā darbojoties autoceļu fondam, gan pašvaldībām, gan valsts ceļiem pieauga finansējums, un tieši tā mēs varējām uzsākt jau rekonstruēt ceļus un atjaunot ceļus. Tad tas mans redzējums, ka šī virzienā ir jāatgriežās, bija kļūdas tām valdībām iepriekšējām, kas pieņēma lēmumu likvidēt šādu fondu, kur skaidri katram autovadītājam, ceļu lietotājiem ir skaidri redzams, kur paliek tā nauda. Rītā nekad mums ir nākamnedēļ otrdien valdības sēde, iet un sakiet to ministru. Šobrīd mums budžets ir apstiprināts veselam 2011. gadam. To mēs, protams, tur naudiņas nav tā. To mēs varam darīt uz 2012. gadu, kur es publiskā telpā arī teicu, ka mēs to virzīsimies, jo arī sabiedrībām uz cilvēkiem ir jāparāda, jāpaskaidro, kur samaksā tā nauda gan par automašīnu, gan lietojot degvielu akcijas nodokli, kur un kādā veidā, cik lielā daļā tas nonāk uz ceļu. Ļoti pareizi vārdi, es ļoti ceru, ka tas tā arī būs. Mums Toms raksta, un jautājums gan tāds garāks, bet tā ideja tāda, kas ceļi tā labi kaut kādā veidā tiek remontēti, vismaz ar Dievu palīgu uz pusēm, bet uzbūvē kādu jaunu šoseju vai kādu jaunu ceļu posmu, paiet gads, bedres un bedres atkal parādās. Runa par to kvalitāti.
kas tiks darīts, lai nodrošinātu to? Jo redziet, tiek konkursos izvēlēts lētākais piedāvājums, un tad lētākais arī loģiski ir tas visšvakākais. Pēc gada tur atkal visi drupatās aiziet. Ir posmi, kas ir mazliet ātrāk būvēti, bet šobrīd arī diezgan labi ir sakārtot normatīvā bāze, lai noteikti to, kas uz ceļa, kādā kvalitātē tam ir vajadzīgam. Valdības deklarācijā arī ir ierakstīts tas, kad ir jāstiprina ceļu laboratorija, kas testē visus materiālus, kas ir nepieciešams ceļu būvei. Gan priekš lokanības, gan priekš izturības, jo mēs zinām apstākļus. Mēs esam mazliet savādākos apstākļos varbūt nekā ir igauņi, kuriem ir segumi cietāki un somiem segumi cietāki, mazliet savādākā situācijā nekā lietuvieši, bet tas neko nenozīmē, ka kvalitātei ir jābūt sliktai. Protams, uzsvars būs uz to, lai būtu kvalitāte. Rītā man ir, kā ēnu dienas zinām, nāks arī ēnotāji jaunieši, un tieši kopā ar jauniešiem došos arī uz ceļu laboratoriju, lai redzētu jaunieši, ko tas nozīmē. To, ka, piemēram, ja tā firma kāda, kas tur to ceļu it kā tad noklāja, ja tur pēc gada ir bedres, tad viņai vispār konkursā vairs nedrīkstētu ļaut piedalīties. Viņi ir brāķitājas. Tas ir vienkārši tā kā ideja vai kā? Pilnīgi piekrīt. Ja mēs taisam brāķi, tad mēs nevaram strādāt, tad mums nav jāstrādā. Par lidostu. Kas ar lidostu notiek? Šleserkungs viens no iepriekšējiem satiksmes ministriem teica, viņam bažas esot, kas ar terminālu notiek. Tur tagad jauna vadība lidostā ir, par ko mēs vēl parunāsim par šiem cilvēkiem, kas tagad ir nākuši no jauna nozares struktūrās. Vajadzētu attīstīties, to mēs visi redzam, kas kaut kur kādreiz brauc ar lidmašīnu. Kas notiek ar terminālu jauno būvu, ir projekti, kā tas tuvākajās laikā? Šajā gadā vai kā? Pirmām kārtām šobrīd jaunajā valdē ir uzdevums beidzot lidostai nākt ar savu attīstības plānu, biznesa plānu par visu teritoriju, nevis ar kaut kādu izrāvumu. Tur būs tāds termināls, tur būs tāds termināls. Ir jāredz kopumā visas lidostas teritorijas attīstību. Jo situācijā, kad mums ir esošs termināls, kuram bija plāni līdz 2006. Gadam izstrādāt gan tehniskie projekti, gan skiču projekti, tālākai termināļa attīstībai, lai palielinātu pasažieru skaitu līdz 10 līdz 20 miljoniem, tad šobrīd atraut tos plānus un veidot kaut ko jaunu, neredzot, kas notiks ar veco terminālu, to nedrīkst vienkārši darīt. Beidzot, lidostai ir jābūt attīstības stratēģijai par visu teritoriju, un jābūt ir reālam biznesa plānam. Tas ir nevis kaut kam izrautam. Bet mēs tā runājam tādā vēlējuma formā. Būs līdz 2. martā jau lidostai ar jaunajai valdei ir jānāk uz lielo investoru padomu, ko vada premjers ar ziņojumu, ar stratēģisko redzējumu tālākai attīstībai. Tas ir konkrētāk jau. Ja mēs runājam par parunāsim par akcijas, starp citu, kas ir saistībā ar to, ko mēs ar autoceļu fondu nepietiek ar to, ka šobrīd tas akcijas nodokļu, tā daļa neienāk autoceļu fondā, kura nav. Bet tā runa ir par to, ka akcijas tiks palielināt visticamāk, tos 50 miljonus meklējot. Es sapratu, ka vēl tiks veidot un jāveido arī uzkrājumi. Šeit mums ir naftas produktu uzkrājumi vietā uz vietas valstī, kas vēl varētu, kā eksperti saka, palielināt degvielas, akcijas cenu, tad arī degvielas cenu. Rezultātā pavisam drīz ir brīdis, ka 90, varbūt pat pāri pa 90 centīmiem maksās litrs. Autoceļu pārvadātāji, nerunāsim par individuāliem lietotājiem, inflācijas un tā. Jūs kā nozares ministrs, kā jūs raugaties uz šo te ideju, ka to vajadzētu palielināt vēl par 1 centīmu akcijas degvielai? Protams, cerot, ka Finanšu ministrija ir izvērtējusi arī sociālo-ekonomisko ietekmu uz to, bet tas, ko mēs virspusēji šobrīd esam apskatījuši nozarē kā tādā, protams, mēs redzam, ka tas ir autoceļu būvs sadārdzinājums pirmām kārtām, otrām kārtām dzelzceļa pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, kas sadārdzinās, līdz ar to mēs mazinām savu konkurentspēju. Ja valsts no savas puses kaut kādā veidā ir spējīga šos infrastruktūras objektus, kā dzelzceļš, tie paši autopārvadātāji, ja mēs esam spējīgi to dotēt, mēs neesam spējīgi, to mēs labi zinām. Tad mēs saviem iedzīvotājiem nepalielinām izdevumus. Pretējā gadījumā mēs netiešā veidā savus iedzīvotājus vēl vairāk atliekam ar nodokļiem. Jūs kā ministrs, būs šis jautājums parādīsies. Agri vai vēl viņš būs, tad mums būs jālēmj. Jūs balsosiet tajā ministra kabineta sēdē par to, ka jāpalielina akcijas par to santīmu, lai iegūtu tos vajadzīgos miljonus. Katrā ziņā mēs nāksim ar izvērtējumu, norādīsim ar riskiem, ko tas nozīmē nozarei, ja mēs šādā veidā virzamies. Protams, no otras puses mums jāsaprot, ka tie paši 50 miljoni mums kaut kādā veidā ir jākonsolidē. Ja Finanšu ministrijai būs kaut kāda labāka piedāvājuma un nebūs šie akcijas nodokļi degvielai jāpalielina,
Arī nozarē, un es būšu tikai vienīgi priecīgs. Būtu mums tie labāk piedāvājumi, gan jau viņi būtu pateikti, kur viņi tur neslēpjās neviens. Sakiet, lūdzu, par to jūs pieminējāt arī lidostā, tagad ir jauna vadība, un vēl jūsu struktūrās ir jauna vadītāja. Jums pārmet arī publiskajā telpā, ka jūs veidojat auguļu astoņkāji, kad visur ZZS cilvēkus liekat iekšā, respektīvi jūs darbojaties partijas vienas vai savienības vai apvienības vienas interesēs. Kā tur ir? Pirmām kārtām mēs esam valstī lielu kļūdu izdarījuši savā laikā, noņemot uzņēmējiem no normālas uzņēmuma pārvaldības nost padomas. Protams, tajā laikā tas bija politizēts, jo padomēs bija politiski ielikteņi, kas saņēma varbūt liels atalgojums, bet no tiešās uzņēmuma pārvaldības mēs lielu kļūdu izdarījām. Jo šobrīd faktiski man kā ministram ir viss tieši atbildība par to, kas būs tieši tajā kapitāla sabiedrībā, kā viņi strādās, kā viņi attīstīsies. Vairākus mēnešus mēs vērtējam gan valdes darbu, gan potenciālos, gan esošos, gan potenciālos vadītājus, kas būtu spējīgi šajā krīzes apstākļos veiksmīgi vadīt uzņēmumus, lai mums nebūtu viņi jādotē, lai tas kopīgais ieguldījums kapitāla sabiedrība kopējais devums valstī dot gan pedagogu algām, gan tām pašām policistu algām, to kapitālu valsts ieguldītu apgrozot. Katrs no šiem vadītājiem nāca ar savu redzējumu, kā nozara varētu attīstīties. Kā tieši kapitāla sabiedrība. Man kā ministram ir jāpaļaujās, man jābūt pārliecinātam, jo atbildība jau prasīs no manīm. Tas gan. Visbeidzot, mums atvēlētais laiks uz beigām iet. Teiksim, jums arī vēl pārmet par to, ka vispār par to pārmet arī par koalīcijas vadību kā tādu. To saka, kā Aivars Lembergs būtībā visu nosaka. Teiksim, jūsu nozarē, jums viņš pats ir zvanījis, jūs viņam zvanat, viņš saka, tur vajadzētu tādus cilvēkus vai, nezinu, tranzītus tur ceļu uz Ventspilu lūdzu lētāk. Bieži ar viņu kontaktēties? Mums Zemnieku savienībā ir divas politiskās partijas, Zemnieku savienība un Zaļā partija. Ir arī Ventspils. Un mums ir līgums ar divām reģionālām partijām, tā ir Liepājas partija un partija Latvijai un Ventspilī. Mums notiek valdes sēdes. Protams, visas valdes sēdes ir demokrātiskas. Es pārstāvu Zemnieku savienību no 96. gada, un Aivars Lembergs pārstāv Latvijai un Ventspilī. Un, protams, ka mums sarunas gan valdē, gan visi ir koleģiālas, tāds, ka ir kāds noteikts virziens ir jādara tā vai tā. Nē, mums politiskajā apvienībā ir pilnīga demokrātija, un mēs katrs izsakamies savas domas. Paldies. Mums, protams, ka būs vēl jāgriež pie šīs tēmas, jo tik tiešām jūsu vadītā ministrija skar ļoti lielu tautsaimniecības daļu, tā kā paldies jums šovakar par sarunu. Paldies. Lai jums izdodas visi iecerētās lietas, mēs, protams, kā patērētāji tam būsim spiest sekot un arī vērtēt, tāpēc studijā vēl visticamāk arī atgriezīsimies. Satiksmes ministrs Uldis Auguls bija mūsu studijā šovakar.